Divi kukaiņi, kas dzīvo vienā realitātē, bet katrs no tiem savā personīgajā īstenībā. Bite redz ziedus un smaržas caur saviem filtriem, un muša, kas redz kaut ko savu. Vēlos tev pastāstīt vienu stāstu, kas man ļoti patīk. Tēvs, kuram ir divi dēli, dviņi, un viņiem pienāk dzimšanas diena, 12 gadi. Abi brāļi ir atšķirīgi ar to, ka viens no viņiem ir pilnīgs pesimists, un otrs ir optimists par dzīvi. Tātad tēvs viņu dzimšanas dienā nolēma viņiem iedot dzīves mācību. Un savam dēlam pesimistam viņš izdomāja uzdāvināt visus pasaules labumus, piepildīt viņa istabu ar mantām, tā ka piestūķēt istabu ar dārgām, skaistām lietām. Un savam dēlam optimistam viņš vēlējās dot dzīves mācību, ka nevar būt visu laiku viss optimistiski. Un viņš sava dēla optimista istabas vidū novietoja zirga mēslus. Un tā tēvs atnāk no rīta pie sava dēla pesimista un jautā: dēliņ, kā sākās tava diena? Dēls pesimists saka: šausmas, katastrofa. Tēvs jautā, kas notika? Tu paskaties uz visām šīm mantām, man taču tas viss ir jāatpako, jāskatās, es nemaz nezinu, kas tur tāds ir. Sabojāja man visu dienu šīs lietas. Un tad, tēvs ar savu dēlu pesimistu devās uz dēla optimista istabu. Dēliņ, kā sākās tava diena? Optimists stāv, kasa galvu, saka: lieliski man sākās diena. Ko te tev uzdāvināja? Izskatās, ka zirgu. Zirgu? Kur ir zirgs? Es arī cenšos to saprast, kur ir zirgs. Tevs jautā dēlam: kā tu zini, ka tev uzdāvināja zirgu? Paskaties, te taču ir zirgu mēsli, atliek tikai atrast zirgu. Un iedomājies, katrs mēs ejam pa dzīvi, saviem filtriem skatoties uz šo pasauli, savos rāmjos, ar saviem stereotipiem, izdomājot paši, kāda šī dzīve ir. Un ir cilvēki, kas redz to zirgu, pat tad, ja tas zirgs nestāv viņiem priekšā. Un ir cilvēki, kas, lai arī ko tu tiem dāvātu, viņi, maigi izsakoties, redz tikai zirgu kakas. Mēs nedzīvojam šajā vienā realitātē, mēs katrs dzīvojam savā iedomu pasaulē par to, kāda šī realitāte ir. Un tieši šie filtri, šie rāmji arī veido tavas dzīves rezultātu. Tad kas mums ir jādara, lai mainītu savas dzīves rezultātu?